In this session, we're going to think a little bit about church. Šajā lekcijā mēs nedaudz vairāk parunāsim par draudzi. And we'll make a start and then pause for lunch. Mēs iesāksim šo tēmu un tad mums būs pusdienu pārtraukums. And then carry on after lunch. Un tad pēc pusdienām mēs arī turpināsim. Here's the question. How can the church be a good place for people like Andrew and me? Šāds jautājums man ir jums visiem. Kā draudze var kļūt par veselīgu, labu vietu tādiem cilvēkiem kā es un Andrew? So that Christians who experience same-sex attraction will persevere rather than drifting away. Un lai cilvēki, kas piedzīvo šo te patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem, pieaugtu savā ticībā tā vietā, lai no tās novērstos. And that it will involve doing two things at the same time. Un tas prasīs divas lietas, ir nepieciešams divas lietas vienlaicīgi. Let's look at this verse from 1 Timothy. Aplūkosim šo te raksturvietu no 1. vēstules Timotejam. 1 Timothy is all about how the church should conduct itself. 1. vēstule Timotejam, tur daudz tiek runāts par to, kā draudzei vajadzētu dzīvot. And here is Paul's description of the church. Un šeit ir Pāvila apraksts par to, kādai draudzei vajadzētu būt. God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. And so the church is like a great big pillar or column. Jā, un tātad draudzei ir jābūt par tādu kolonnu. And at the top is the truth of God. Un augšā ir Dieva patiesība. The church's job is to display God's truth to the world. Draudzes uzdevums ir parādīt pasaulē Dieva patiesību. Including God's truth about sexuality. Un tas iekļauj sevī Dieva patiesību par seksualitāti un dzimumu. Nobody else thinks sexuality is actually a picture of eternity. Neviens cits nedomā, ka seksualitāte patiesībā atspoguļo mūžību. But that's what Christians believe. Bet tas ir tas, kam tic kristieši. And so we are to hold to our distinctive message as a sign to the world. Un tātad mums ir jāpieturās pie šīs te atšķirīgās vēsts kā tāds ceļa rādītājs pasaulē. Andrew and I would leave a church that was affirming same-sex marriage. Mēs ar Andrew nekad nebūtu locekļi draudzēs, kur pieņem viendzimumu laulības. Because that wouldn't be helpful for our discipleship. Tāpēc, ka tas nebūtu mūsu māceklībai noderīgs. We need churches that hold on to the truth. Mums ir nepieciešams draudzes, kas stipri stāv patiesībā. But the second description that Paul gives of the church is family. Bet otrs apraksts, kā Pāvils raksturo draudzi, ir draudzes ģimene. It is God's household made up of brothers and sisters and mothers and children. Tas ir Dieva nams, kas sastāv no brāļiem un māsām, mātēm un bērniem. Those who don't get married particularly, but actually all of us, need the church to be family. It sevišķi tie, kas nav precējušies, bet arī visiem mums ir nepieciešama šī te sajūta, ka draudze ir ģimene. What the Living Out team did a few years ago was think about different things that went to that helped make the church the family it should be. Un pirms vairākiem gadiem organizācija Living Out arī domāja par šiem jautājumiem, kā palīdzēt draudzēm kļūt vairāk ģimeniskām, kā tas varētu vairāk izskatīties pēc ģimenes. So I'm going to throw about 10 ideas at you in this session. Un šajā lekcijā es gribu aplūkot kādas 10 idejas, kas varētu palīdzēt uz to tiekties. And you can think through, yes, that we need to think about that one. Un jūs varat par katru no tiem teikt, jā, šitais ir kaut kas noderīgs, es varu vairāk par to padomāt. Others might be what your church is already like. Un daži no šiem punktiem ir varbūt kaut kas tāds, ko jūsu draudze jau dara. So here's the first. Numur 1. We want the church to be a safe place to talk. Mēs gribam, lai draudze ir droša vide sarunām. I guess that within most of our churches, there may be those who are wrestling with sexuality or questions of gender. Es pieļauju, ka daudzās draudzēs mums ir cilvēki, kas
cīnās ar šiem te jautājumiem par patiku pret savu dzimumu un arī par dzimumu. The issue is whether people will feel able to talk about that or feel they need to struggle on their own. Un tas jautājums, kas izšķir visu, ir, vai šie cilvēki varēs brīvi par to runāt, vai viņiem jāturpina cīnīties ar šiem jautājumiem vieniem pašiem. A few weeks ago, I had a sad conversation with somebody a little bit older than me back at home. Pirms pāris nedēļām man bija saruna, kāda skumja saruna ar kādu vīru, vai ar kādu cilvēku, kas bija nedaudz vecāks kā es. He was a father of 3 daughters. Viņš bija 3 meitu tēvs. And the oldest daughter fell into a deep depression. Un viņa vecākā meita iekrita dziļā depresijā. It lasted many years and in many ways devastated her life for that period. Tā turpinājās vairākus gadus un kaut kādā lielā mērā izpostīja viņas dzīvi. After many years, she said it was because she was struggling with her sexuality. Un pēc vairākiem gadiem viņa pateica, ka šī depresija radās tāpēc, ka viņa cīnījās ar šo savas seksualitātes jautājumu. Sadly, by that point, she'd left the church and had left following Jesus. Un jau ap to laiku viņa jau bija pametusi draudzi un arī sekošanu Kristum. And her dad asked her, "Why did you never say anything?" Un viņas tēvs viņai prasīja, kāpēc tu nekad neko neteici? And she said to him, "You're a pastor." He was a church leader. Un viņa teica, tu esi mācītājs, viņš bija draudzes vadītājs. "I know what you think about sexuality. Es zinu, ko tu domā par seksualitāti. You would just have condemned me." Tu mani vienkārši nosodītu. And he was devastated that he had given the impression it wasn't okay to talk about this. Un viņš ar skumjām atklāja to, ka viņš nebija radījis vidi, kur par to var runāt. Because what he wanted was to be able to understand and help her to live in line with Jesus' teaching. Tāpēc, ka tas, ko viņš gribēja, ir palīdzēt viņai saprast, apzināties savu seksualitāti un arī palīdzēt dzīvot Kristum pakļāvīgu dzīvi. So how do we give the impression that when people struggle with anything, we want to care for them and help them? Kā tad radīt šo te vidi, kad cilvēki ir ciešanās un izaicinājumos, ka mēs gribam par viņiem parūpēties? I developed a pattern when I was a pastor. Kad es biju mācītājs, es izveidoju tādu ritmu vai pieeju. Whenever I talked about issues around sexuality and gender, Ikreiz, kad es runāju par tēmām, kas saistītas ar seksualitāti un dzimumu, I would add a line. I would say something else. es runātu par kaut ko citu. If this is something you are struggling with, please talk to us. Es parasti bieži to teicu. Ja tas ir kaut kas tāds, kas ir tev izaicinājums, tad lūdzu nāc un runā par to ar mums. Because the church will be a group of people who are struggling with all sorts of things. Tāpēc, ka draudzē būs cilvēki, kas cīnās ar dažādu veidu izaicinājumiem. I don't know you, but I know something about each of you. Es nezinu jūs personīgi vienu, bet es par katru no jums kaut ko zinu. You will all be struggling with something. Jūs ar kaut ko cīnaties. And that's what the church should look like. Un tas ir tas, kā draudzē vajadzētu izskatīties. Including in this area of sexuality and gender. Arī jautājumos par seksualitāti un dzimumu. And so we want to create a safe place to talk within the church. Mēs gribam radīt drošu vidi, kur var notikt šīs sarunas draudzē. What will help that is the type of language that we use. Un tas, kā mēs to varam veicināt, ir tas, kādu valodu mēs izmantojam. We want to be clear that sex is for the marriage of a man and a woman. Mēs gribam skaidri nokomunicēt, ka seksuāla rakstura attiecības ir starp vīrieti un sievieti, kas ir stājušies laulībā. And yet the tone of language we use as we teach that must be gentle. Un tajā pat laikā tas tonis, par kādā mēs mācam par šīm lietām, ir jābūt tādam, viņam jābūt maigam. In Paul's second letter to Timothy, he talks about those who are opposing Timothy and moving from the truth. Otrajā vēstulē Timotejam Pāvils raksta par cilvēkiem, kas nostājas pret Timoteju un kas nostājas pret patiesību. And Paul says that he must gently instruct those who are wandering away. Un Pāvils pamāca Timoteju, ka viņam mīlestībā ar tādu gādību ir jāpamāca tos, kas cenšas
iet pretējā virzienā. And so when I'm speaking on sexuality, I'm not using a really loud voice all the time. Un tad, kad es runāju par seksualitāti, es nevienmēr izmantoju tādu skaļu balsi. I'm wanting to use a tone that is gentle. Es gribu izmantot toni, kas ir tāds maigs. I'm wanting to use language that won't be offensive. Es gribu izmantot valodu, kas nebūs varbūt aizskaroša. Because I'm wanting to hold to the truth, but give people the chance to talk if they are struggling with this. Tāpēc, ka es gribu pasludināt patiesību, bet tāpat laikā dot iespēju cilvēkiem, kas ar to cīnās, vietu sarunai. And so our use of language really matters in this area. Un tāpēc tas, kādu valodu mēs izmantojam, tam ir ļoti būtiska nozīme. Here is the third thing we have found useful as a Living Out team. Un numur 3, tas, ko mēs esam atklājuši, kas ir noderīgi kā mūsu komandas darbībā. To remember that we are all sexual sinners. Paturēt prātā, ka mēs visi grēkojam seksuāli. In the Sermon on the Mount, Jesus says that our thought life matters just as much as our actions. Atcerieties, ka Kalna svētdienā Jēzus skaidri to pasaka, ka mūsu domas ir praktiski vienādas ar to, kā mēs fiziski izdzīvojam kaut kādas rīcības. Ja? Which means all of us will fall short at times. Un tātad visi no mums būs grēkos kaut kādā momentā. And again, that does not mean that we change our view about sexuality. Un tas nenozīmē, ka mums uzreiz radikāli jāizmaina mūsu skatījums uz seksualitāti. But it does mean we speak about it with humility. Bet tas nozīmē, ka mums vairāk būtu jārunā par šīm lietām pazemībā. We are all those who've received God's mercy. Mēs visi esam tie, kas esam saņēmuši Dieva žēlstību. God doesn't treat any of us as our sins deserve. Dievs pret nevienu no mums neizturās tā, kā mūsu grēku alga to būtu pelnījusi. And so that will affect our tone, it will affect our attitude towards people as they struggle. Tas ietekmēs mūsu toni, kādā mēs runājam, tas ietekmēs mūsu attieksmi pret cilvēkiem, kas ir dažādi veidi izaicinājumos. And again, that will encourage the questions that Andrew mentioned and people being able to talk about their own struggles. Tas var iedrošināt arī uzdotos jautājumus, arī par kuriem Andrew runāja pirms tam, un arī iedrošināt cilvēkus runāt par šīm lietām. Here's the fourth thing that we need to know. 4. lieta, ko mums vajadzētu zināt. All of us are called to carry our cross. Ik viens tiek aicināts nest savu krustu. Do you remember the pattern of the Christian life that Jesus taught us yesterday? Atcerieties to kristiešu dzīves piemēru, par kuru Jēzus runā. Mēs par to aplūkojam vakardien. Everybody who wants to be Jesus' disciple must deny themselves. Visi, kas grib būt Kristus sekotāji, mums ir jāaizliedz pašiem sevi. There is a sort of death about the Christian life. Ir kaut kāda veida nāve, ko mēs piedzīvojam, esot par kristiešiem. Now, let me tell you how the church in the UK has gone wrong on this. Un ļaujiet man pastāstīt to, kā kristiešu draudzes Lielbritānijā ir varbūt nošāvušas greizi šajā jautājumā. Because my hope is that you will do it better. Tāpēc, ka mana cerība ir, ka Latvijā draudzes to izdarīs labāk. In many churches in the UK, discipleship has become very easy. Lielbritānijā daudzās draudzēs māceklība ir kļuvusi par kaut ko ļoti vienkāršu. You basically have your own life, it's nice, it's comfortable. Katram ir sava dzīve, tā ir ērta, tā ir patīkama. And you add a bit of Jesus into the mix. A bit of Jesus. A little bit of following Jesus into it. Jesus. Sorry. Not cheese. Jā, un tad tajā savā dzīvē tu kaut kur bišķīt iejauc to Jēzu. There is no real cost at all. Nav nekādas māceklības cenas, ja mēs, nav nekāda izaicinājuma. And then people in the church have realized, if you're gay, there is a cost. Un tad cilvēki draudzē sapratuši, ja tu esi homoseksuāls, tad tur ir kaut kāda cena, kas jāmaksā, kaut kādas grūtības. You can't have a romantic relationship. Tev nevar būt romantiskas attiecības. Well, that's not fair, is it? Un tas nav godīgi, vai ne? We can't expect them to pay a cost when we're not paying a cost. Mēs nevaram sagaidīt, ka viņi
maksās kaut kādu cenu, ja mēs paši neesam to gatavi darīt. And I think that's why many churches in the UK are beginning to be in favour of same-sex marriage. Un man liekas, ka tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc vairākas draudzes Lielbritānijā apstiprina šīs viendzimuma laulības. So that nobody has to pay a cost. Lai neviens neciestu, ja? Nevienam nebūtu jāmaksā. Whereas what should happen is that we all pay a cost to follow Jesus. Bet kam vajadzētu notikt, ir, ka mēs visi maksājam kaut kādu cenu, sekojot Kristum. For all of us, it will affect what we do with our time. Mums visiem tas ietekmēs to, kā mēs tērējam savu laiku. Our financial giving means there are certain things we're not able to do for ourselves. Ja mēs ziedojam savu naudu citiem, tas nozīmē, ka mēs to naudu nevaram tērēt uz sevi. We pay an emotional cost as we go towards those in pain. Mēs kaut kādā veidā atsakamies, maksājam to emocionālo cenu, kad mēs strādājam ar cilvēkiem, kas ir kaut kādās grūtībās. All of us are battling to live sexually pure lives. Visi mums cīnās ar šo izaicinājumu dzīvot seksuāli šķīstas dzīves. And so we're all in the same position. All of us are carrying our cross together. Un patiesībā mēs visi esam vienādā pozīcijā, mēs visi nesam savu krustu. And if that is the case, it makes much more sense for those who are same-sex attracted to pay a cost because we all are. Un ja tā ir patiesība mūsu dzīvēs, tad tas ir arī patiesība cilvēkiem, kam ir pievilcība pret savu dzimumu, jo tad mēs visi esam tā kā vienā laivā. And then number 5, before we have a brief pause. Un numur 5, pirms mēs ieturēsim īsu pauzi. Our identity is in Jesus. Mūsu identitāte ir Kristū. Now, you will have heard us talk a lot about identity over these 2 days. Un šajās 2 dienās mēs ļoti daudz runājām par identitātes jautājumu. But it's really important because that is the foundation for us to make our decisions. Bet tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ja mēs domājam par to kādus lēmumus mēs pieņemam. The most important thing about each of us is that we belong to Jesus. Vissvarīgākais aspekts mūsu dzīvē ir tas, ka mēs piederam Kristu. Let me tell you a story that had a big impact on my life. Ļaujiet man pastāstīt kādu stāstu, kas ir atstājis ļoti nozīmīgu iespaidu uz manu dzīvi. It was when I was studying at university. Tas bija laiks, kad es studēju universitātē. And we had a meeting for all the different Christian students who were there. Mums bija tāda sapulce visiem kristīgajiem studentiem, kas tur studēja. And the preacher was speaking on Ephesians chapter 1. Un tas mācītājs tur runāja par Efeziešu vēstules 1. nodaļu. And in Ephesians chapter 1, you have the repeated idea, we are in Christ. Un atkal šajā vēstulē atkārtojas šī ideja par to, ka mēs visi esam Kristū. And the preacher made an application that was quite unusual for the 1990s. Un tur tas runātājs mudināja pielietot to savā dzīvē, varbūt tādā veidā, kas bija diezgan netipiski 90. gadu sākumā. A senior policeman in London had just come out as gay. Kāds augsta ranga policijas šefs Londonā bija tikko iznācis no skapja un pateicis, ka viņš ir homoseksuāls. And the preacher said that was a very brave thing for him to have done. Un tas runātājs teica, kas bija diezgan drosmīgi. And he looked at us and said, some of you will struggle with the same desires. Un viņš skatījās uz to zāli, un viņš teica, daži no jums cīnīsies arī ar tādām pašām vēlmēm. I want you to know this. Es gribu, lai jūs zināt, the main thing about you is that you are in Christ if you're a Christian. Ka vissvarīgākā lieta par jums ir, ka jūs esat Kristū, ja jūs esat kristietis. You belong to Jesus and you have to live for him with your sexuality. Tu piederi Kristu un tev arī savu seksualitāti ir jāizdzīvo viņam. Now that made a big impact on me. Tas bija ļoti nozīmīgi priekš manis. Because nobody at that point knew about my struggles with sexuality. Tāpēc, ka līdz tam laikam neviens nezināja par maniem izaicinājumiem seksualitātes jautājumos. And here was a preacher who had recognized there would be some people in my position in the room. Un te bija kāds runātājs, kurš pieļāva, ka tajā telpā ir tādi cilvēki kā es.
And the point that he was making was so important. Un tas, ko viņš centās pateikt, bija tik nozīmīgi. We belong to Jesus first of all, and then we're called to live for him. Mēs piederam Kristum numur 1, un tad mēs tiekam aicināti izdzīvot savus dzīves viņam. But that is actually true for all of us. Bet tā ir patiesība ikvienam no mums. Yeah, many of us will be married. Daudz no mums apprecēsies. But can I say the most important thing about us is that we belong to Jesus. Bet daudz svarīgāk par to ir tas, ka mēs piederam Kristum. And then we live that out as a husband or a wife, Un tad mēs to patiesību izdzīvojam savā laulībā or as a parent. vai kā vecāki. If you begin to think the most important thing about me is that I'm, say, a parent, Ja tu sāc domāt, ka svarīgākā tava atribūtika ir tas, ka tu esi vecāks, that can become a problem. tā var kļūt par problēmu. Because apparently they grow up and leave home. Tāpēc, kad tā ir, ka bērni izaug un aiziet prom no mājām. And if that is the most important thing in your life, then your life has just disappeared. Un ja tā ir vissvarīgākā tavas dzīves sastāvdaļa, tad tava dzīve vienkārši aiziet prom. Or again, in the UK, the main reason people change their mind on sexuality Un vēl viens aspekts, kāpēc cilvēki Lielbritānijā izmaina savas domas par jautājumus par seksualitāti, is when a child comes out as gay. ir pārsvarā tad, kad viņu bērns iznāk no skapja, ja, un atklāja, ka viņš ir homoseksuāls. And if being a parent is their key their main identity, Un ja viņu pamat identitāte ir būt par vecāku, then they will often say, I will change my mind on sexuality because of my son or daughter. tāpēc viņi bieži vien saka, es izmainīšu savu skatījumu uz seksualitāti savu dēlu vai meitas dēļ. And so the most important thing for all of us Un tātad vissvarīgākā lieta mums visiem is that we belong to Jesus first. ir tas, ka mēs piederam Kristum. That is our identity. Tā ir mūsu identitāte. And then we live that out as a husband, a wife, as somebody who is single. Un tad mēs to izdzīvojam, esot par vīru, sievu, vai arī, kad mēs neesam precējušies. We live that out with some of the challenges that we face. Mēs to izdzīvojam, neskatoties uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies. And so maybe here's a challenge for us. Un varbūt šis būs izaicinājums mums visiem. When we describe ourselves, Kad mēs raksturojam sevi, vai mēs sakam, kas mēs esam, it's very useful to say the first thing about me is that I'm a Christian. ir ļoti noderīgi, ja mēs pirmais, kā mēs sevi raksturojam, mēs sakam, es esmu kristietis. I'm a Christian who's a husband, Es esmu kristietis, kas ir vīrs. a Christian who's a mum or a dad. Es esmu kristietis, kas ir vecāks. Because I don't think it's healthy for my sexuality to define me as my main identity. Tāpēc, ka tas nav veselīgi priekš manis, ka mana seksualitāte nosaka manu pamatidentitāti. But actually, I don't think that's helpful for any of us. Bet es nedomāju, ka tas ir noderīgi kādam no mums. The most important thing is we belong to Jesus. Vissvarīgākais ir tas, ka mēs piederam Kristum. Does that make sense? Vai tas ir loģiski? We looked at 5 ways to make the church a good place for those who are same-sex attracted. Mēs aplūkojam 5 veidus, kā padarīt draudzi par vidi, par pieņemošu vidi cilvēkiem, kas cīnās ar savu dzimumu patiku. A safe place to talk. Droša vide, kur runāt. We want to use language that is gentle. Mēs gribam izmantot toni, valodu, kas ir maiga. We want to be humble because we're all sexual sinners. Mēs gribam būt pazemīgi, jo mēs visi grēkojam seksuāli. We want a church where we're all taking up our cross in different areas of life. Mēs katrs esam aicināti uzņemties savu krustu dažādās mūsu dzīves jomās. And for all of us, we want our identity first and foremost to be in Jesus. Un priekš visiem nozīmīgi ir tas, ka mūsu pamatidentitāte ir Kristū. Now, I'm going to get you to talk to each other at this point. Un tagad nedaudz jums ļaušu pārnāt savā starpā. As you think about those areas, where do you think your church is doing well? Kad jūs domājat par šīm te jomām, kurās no tām jūsu draudze, viņi ir veiksmīgi tajā? And from those areas, do you think there are ways you could work to make your church a better place for those wanting to live for Jesus? Un šajās jomās arī, kā jūs varat padarīt draudzi labāku vietu, lai tā kļūtu par labāku vietu cilvēkiem, kas grib sekot Kristum.
Is that okay? Vai tas ir About 10 minutes. 10 minūtes laika jums pārnāca savā starpā? Maybe in the next coffee break you can compare notes. Varbūt nākamajā kafijas pauzē jūs varat salīdzināt savus pierakstus. And I want to talk about a few more things to do with church. Es gribu nedaudz vēl dažas lietas pieminēt, kas attiecās uz draugu. Let me talk about same-sex attraction and leadership. Kad mēs runājam par pievilcību pret savu dzimumu un par vadītāju lomu, Is it appropriate for somebody who experiences same-sex attraction to be in a position of church leadership? vai tas ir pieņemami, ka cilvēks, kurš izjūt patiku pret savu dzimumu, ir draudzes vadītāja lomā? And I think the answer is that it depends. Un man liekas, ka tā atbilde ir, tas ir atkarīgs no. If somebody is wanting to live in line with Jesus' teaching, Ja šis cilvēks grib dzīvot, balstoties uz to, kā Kristus aicina mūs dzīvot, to be godly as they live with their sexuality, un izdzīvot savu seksualitāti tā, kā to Dievs ir paredzējis, then I do think such a person can be in church leadership. tad man liekas, ka šāds cilvēks var atrasties draudzes vadības lomā. I suppose you would expect me to say that I was a pastor for 19 years. Un es pieļauju, ka jūs arī sagaidījāt, ka es to teikšu, tāpēc, ka es 19 gadus biju mācītājs. But for 11 of those years, the church didn't know about my struggles with sexuality. Bet 11 gadus no tiem 19 mana draudze nezināja manus izaicinājumus seksualitātes jautājumā. And I think I said this yesterday. I realized that probably they needed to know. Un es vakar to arī pieminēju. Es pieļauju, ka viņiem vajadzēja to zināt. Partly so they would stop praying that I would find a wife. Daļai tāpēc, lai viņi pārstātu lūgt, lai es atrastu sievu. But also because I wanted to say to a next generation, it is possible to live with same-sex attraction and live for Jesus. Bet tāpat es arī gribēju nokomunicēt nākamajai paaudzei, ka tas ir iespējams būt patikai pret savu dzimumu pārstāvjiem un dzīvot kristiešu dzīvi. But I remember being very nervous. Was I about to lose my job? Bet es atceros, ka es biju ļoti satraucies par to, varbūt, ka es zaudēšu darbu. And I was very grateful that the church still wanted me as their pastor. Un esmu ļoti pateicis, ka draudzi joprojām gribēja, lai es esmu viņu mācītājs. And the reason I think it is appropriate for people who are experience same-sex attraction, who are godly, to be in leadership is this. Un man liekas, ka tas iemesls, kāpēc cilvēki, kas piedzīvo patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem, var būt draudzes vadītāja lomā. We all experience temptation in different forms. Jo tāpēc, ka mēs visi piedzīvojam kaut kāda veida kārdinājumus. And temptation cannot be a reason to exclude somebody from leadership. Un kārdinājumam nevajadzētu būt tam iemeslam, kas kādu ierobežo būt par draudzes vadītāju. Otherwise, you will have no church leaders. Citādi mums nebūtu vadītāji draudzēs. But Bet where somebody is not living in line with Jesus' teaching, ja kāds nedzīvo balstoties uz to, ko Kristus ir mācījis, they really can't be in leadership. es nedomāju, ka tam cilvēkam vajadzētu būt vadītāja lomā. That's true of all areas of life, not just homosexuality. Un tas patiesībā attiecās uz jebkuru dzīves jomu, tas nav tikai homoseksualitātes jautājums. Leaders will need to be repenting of their sin. Vadītājiem ir regulāri jānožēlo savi grēki. I think that also goes for church membership as well. Un man liekas, ka tas attiecas arī uz ikvienu draudzes locekli. Would I bring somebody into membership who was in a same-sex relationship? Vai es pievienotu draudzei cilvēku, kas dzīvo viendzimumu laulībā? No, I couldn't do that. Nē, es to nedarītu. I couldn't bring somebody who was in a heterosexual, adulterous relationship into church membership. Tāpat es arī neapstiprinātu kādu par draudzes locekli, ja viņš būtu heteroseksuālās attiecībās, bet kuras nav laulības attiecības. Because church membership is made up of those who are repenting of their sin. Tāpēc, ka draudzes locekļa uzdevums, tas, kas parāda, ka viņš ir draudzes loceklis, ir tas, ka viņš nožēlo savus grēkus, novēršās no tiem. Because that's what it is to be a Christian. Tāpēc, ka tas ir tas, ko nozīmē būt par kristieti. Let me pause here actually, because it might be you want to ask questions on what I've just said. Ļaujiet man iepauzēt šeit, un varbūt ka kādam no jums ir kāds jautājums par to, ko es teicu.
Any questions at this point before I move on? Vai ir kādi jautājumi līdz šim, pirms es turpinu? I just wanted to ask, let's say there is a young person and teenager who enters, Pieņemsim, ka ir kāds jaunietis un pusaudzis, and he comes into the church and to a youth group, for example, he says, "Hey, here's the deal. I'm homosexual." un viņš pievienojas jauniešu grupai un viņš saka, es esmu homoseksuāls. And he says, "I want to be accepted." Un viņš saka, es gribu būt pieņemts. So my question is, what does it mean to accept, and can I grant it? Un tad tas mans jautājums ir, vai es varu pieņemt un vai es varu to apstiprināt. Tā kā Good question. labs jautājums. Obviously, I want to have quite a long conversation with him. Un, protams, es gribētu, ka mums būtu tāda gara saruna ar šo jaunieti. Tell me your story. Tell me what you mean by being a homosexual. Pastāst savu stāstu. Ko tev tas nozīmē būt par homoseksuālu? What's that been like for you? Has it been hard? Has it been easy? Kāda ir bijusi tava dzīve? Vai tā ir bijusi grūta, vai tā ir bijusi viegla? So I'm wanting to build a relationship and a sense of trust before I say anything. Un es gribu izveidot attiecības, kas ir balstītas uzticībā, pirms es kaut ko viņam saku. But I'm wanting to head towards, does he think it's right to live out his inner sexuality in a relationship? Bet es gribu viņu virzīt, domāt par to, vai viņam tas ir pieņemami, ka viņš izdzīvo savu iekšējo seksualitāti. Ja? And I'm wanting to say Jesus accepts people from whatever background, whatever their inner sense of sexuality. Tas, ko es teiktu, ir, ka Jēzus pieņem ikvienu cilvēku, neskatoties uz viņa seksuālo piedzīvojumu, teiksim tā. But for all of us who are Christians and part of the church, we want to live for Jesus. Bet visiem tiem, kas mēs esam kristieši un mēs esam draudzē, mēs gribam dzīvot Kristumu. And that involves living in line with what he teaches about sexuality. Un tas iekļaut sevī šo te patiesību, ko viņš saka attiecībā par seksualitāti. So I'm not saying no because he might experience same-sex attraction. Un tāpēc es nenoraidu šo cilvēku, tāpēc, ka viņš piedzīvo patiku pret savu dzimumu. And if he wants to live for Jesus and probably live celibately, of course I want to accept him. Un ja viņš grib dzīvot savu dzīvi Kristumu un dzīvot, teiksim, celibātā, es, protams, viņu pieņemtu. But if he says, I want to live out my homosexuality in a sexual relationship, I can't baptize him or bring him into church membership. Bet ja viņš saka, es gribu izdzīvot savu homoseksualitāti seksuālās attiecībās, tad es viņu nevaru kristīt un pieņemt par draudzes locekli. In the same way that I would struggle to accept somebody who is heterosexual, who is wanting to get into a pre-marriage sexual relationship. Jā, tāpat es arī nepieņemtu cilvēku, kurš ir heteroseksuāls, bet gribētu būt seksuālās attiecībās pirms laulības. But that's a conversation probably over several meetings, not just in 5 minutes. Bet tā ir droši vien tāda saruna, kurai nepieciešams vairākas tikšanās reizes, nevis tāda 5 minūšu īsa saruna. So basically he asks, "Can you accept me?" I'm saying, "Yes, I can, but let's meet for coffee." I think I'm saying, let's meet for coffee. Let's meet for coffee. Because can you accept me will mean so many different things to different people. Jā, tad jautājums bija, tad es varu teikt, ka es viņu pieņemu, bet tiekamies uz kafiju. Viņš saka, jā, tas pieņemšana var arī nozīmēt daudz ko dažādiem cilvēkiem. Because Atšķirīgi. if he's asking, can you accept me because these are the things that I struggle with? Yes. Tāpēc, ka viņš saka, vai tu vari man pieņemt, un man ir šīs te grūtības, šie te izaicinājumi. But if he's saying, can you accept me as a full member of the church if I'm in a gay relationship? No. Tātad pirmajā gadījumā es teiktu jā, bet ja viņš saka, vai tu vari man pieņemt
pat ja es esmu aktīvās homoseksuālās attiecībās, padarīt viņu par draudzes locekli, visticamāk es teiktu nē. For me, everybody would be welcome to a church service. Un es esmu ļoti atvērts, ka ik viens cilvēks ir aicināts uz dievkalpojumu. But in my understanding of the church, there is baptism and membership is for those who are authentically living as Christians. Bet manā izpratnē kristības un draudzes locekļu status ir priekš cilvēkiem, kas nopietni uztver šo te sakošanu Kristum. Is that about anybody other questions along those lines, or anybody want to say anything further? Vai ir kādi jautājumi par šo, vai arī kāds varbūt grib nokomentēt? Man ir cits jautājums. I have another question. Yeah, go for it. Mans jautājums ir tāds. Mēs runājam par to, ka grēks ir vai nu attiecībās, vai ka grēks ir tieši saistīts ar attiecībām, kur ir divi cilvēki. We usually talk about sin as a matter of between two people in a relationship. Bet man liekas, ka seksuāls grēks var būt arī, ka tas cilvēks ir viens pats un But I ar think he savām can domām, ar sexually savu iekāru. sin if they are on their own with their lust and Yeah. Un tad kā atbildēt cilvēkam, kurš nav nekādās attiecībās, who is bet not in a relationship, dzīvo but savā who iekārē. lives in his domās. lustful thoughts. Yeah. Thank you. That's really helpful Paldies. Tas ļoti noderīgi. because we can assume sexual sin only exists between two people. Jā, mēs nedrīkstam pieļaut to domu, ka seksuāls grēks ir varbūt tikai starp cilvēkiem, kas ir attiecībās. I think the key issue is repentance. Man liekas, pamatā visam ir grēka nožēla. So we can't stop people becoming church members if they are struggling with sexual sin in their thought life. Mēs nevaram atturēt kādu kļūt par draudzes locekli, ja viņi tā kā seksuāli grēko savās domās. But the question is, are people looking to repent of that and move away from that? Bet jautājums ir, vai šis cilvēks meklē grēku nožēlu un novēršanos no šī uzvedības modeļa. My assumption is, again, within many churches, people will be struggling in the area of pornography. Mans pieņēmums ir tāds, ka vairums cilvēku, kas ir draugu locekļi, cīnās ar pornogrāfijas atkarību. And again, I think it is worth saying that from the front so that people who are struggling with that will want to talk. Un man liekas, ka tas ir svarīgi to komunicēt arī no draudzes skatuves, ja, jo tas ļaus atvērs iespēju cilvēkiem par to runāt. But we are wanting to help people to repent of that. Bet mēs gribam, lai palīdzētu cilvēkiem novērsties no tā, nožēlot šo te grēku. So if somebody says, I struggle with pornography, but hey, that's fine. Un tāpēc, ja kāds saka, man ir šis izaicinājums ar pornogrāfiju, bet tas jau nav nekas traks. That's a problem. Tā ir problēma. But if they say, I'm struggling, but please help me because I want to repent, Bet ja viņš saka, es cīnos ar šo, lūdzu palīdz man, jo tāpēc, ka es gribu nožēlot to, novērsties no tā, then that's encouraging. tad tas ir iedrošinoši. Let me keep moving because there will be plenty of opportunity for questions later on. Paturpināsim mūsu tēmu un arī vēlāk būs mums iespēja arī uzdot jautājumus. Should we expect change? Vai mums sagaidīt pārmaiņas? Now, we spent quite a lot of time on this in the questions yesterday. Un mēs vakar par to daudz runājām jautājumu un atbilžu laikā. And so I'm not going to spend a lot of time on it now. Un tāpēc es neveltīšu tam pārāk daudz laika tagad. The Holy Spirit changes us. Svētais gars mūs izmaina. He's working to make us more like Jesus. Viņš mūs pārveido ar vien vairāk Kristus līdzībā. So should we expect sin to have less of a grip on us? Un vai mums vajadzētu sagaidīt, ka grēkam ir ar vien mazāka ietekme uz mums? Absolutely. Viennozīmīgi. I'm not convinced, though, that we can expect all temptation to disappear before the new creation. Bet es nedomāju, ka mēs varam sagaidīt to mirkli, kad visi kārdinājumi izzudīs no mūsu dzīves, līdz kamēr mēs būsim jaunajā radībā.
if even the Bible tells us even Jesus experienced temptation in this world? Bībele saka, ka pat Jēzus piedzīvoja kārdinājumu šajā pasaulē. So if I'm talking to a teenager who talks about their struggle with sexuality, Un, ja es runāju ar pusaudzi, kurš stāsta par savām cīņām ar seksualitāti, I'm not saying they will definitely experience same-sex attraction for the rest of their life. es viņam nesaku, ka viņi noteikti piedzīvos patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem visu atlikušo mūžu. Because there might be change and God can do anything. Jā, tāpēc, ka var būt pārmaiņas un Dievs var izdarīt jebko. But nor am I promising they won't struggle with it for the rest of their life. Bet es arī negribu dot to apsolījumu, ka nebūs šis izaicinājums visu atlikušo dzīvi. When I was a teenager, I remember reading a Christian book back in the UK. Kad es biju pusaudzis, es lasīju kādu grāmatu. And it said, for those who are struggling with sexuality, if you talk to God, He will change it. Un tur bija teikts, ka, ja tu cīnies ar seksualitātes jautājumiem, tu runā uz Dievu un viņš to visu izmainīs. And I remember praying for about 5 or 6 years and nothing changed. Un es atceros, ka es lūdzu 5-6 gadus no vietas un nekas nemainījās. And the problem was that could have caused me to doubt God. Un tas izaicinājums tajā varēja būt tas, ka es varēju sākt apšaubīt Dievu, Has He failed? tāpēc, ka viņš izgāzās. Is He really there? Vai viņš tiešām ir tur? And that's why it's important not to make promises that the Bible doesn't make. Un tāpēc svarīgi ir nesolīt cilvēkiem to, ko Bībele varbūt pat nesola. Often God will work by causing us to depend on Him in the middle of temptation. Bieži vien Dievs strādās caur mums tieši kārdinājumu vidū. Now, I said a lot about that yesterday, so I'm not going to say any more. Es par to diezgan daudz vakar runāju, tāpēc es neatkārtošos. And you might want to ask questions towards the end. Un varbūt uz beigām jūs varat uzdot tos jautājumus. But I'm going to keep going at this point, if that's okay. Tad es turpināšu. And talk about how we see marriage and singleness as equal. Un es gribu nedaudz vairāk parunāt par to, ka mēs redzam laulību un neprecētu cilvēku dzīvi vienlīdzīgi. Because Paul says that both are good gifts in 1 Corinthians 7. Tāpēc, ka Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 7 saka, ka abas ir vienlīdz labas dāvanas. And yesterday morning we saw Jesus talk about those who stay as eunuchs, don't have sex for the sake of the kingdom. Un vakardien mēs runājam par to, ka Jēzus saka par eunikiem, kas atsakās no seksuālām attiecībām Dieva valstības labā. In other words, you can't read the New Testament and think marriage has to be better than singleness. Un tātad tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka jūs nevarat lasīt Bībeli un pateikt, laulība ir labāka nekā būt neprecētam. The problem is we don't always give that impression as a church. Un tā problēma ir tas, ka mēs nevienmēr kā draudze parādam to, ka tas tā tiešām arī ir. And I understand why. Un es saprotu, kāpēc tas tā ir. Most of the time we talk about marriage is actually at weddings. Tāpēc, ka vairumā gadījumu, tad, kad mēs runājam par laulību, ir tieši laulību ceremonijās. And at people's weddings, when I was a pastor, at people's weddings, Un tad, kad ir šī laulību ceremonija, I didn't tend to say, well, this is okay. es kā mācītājs parasti neteicu, šitais ir tāds pieņemams. Yeah, they could have stayed single, but hey, they're together. Viņi varēja palikt neprecēti, bet, redz, viņi ir kopā. So we might as well celebrate. Labi, svinēsim. Yeah, that wasn't how I conducted weddings. Tas nav tas, kā es vadīju laulību ceremonijas. I said, this is fantastic. Es teicu, šis ir brīnišķīgi. This is wonderful. Šis ir lieliski. And it was. Un tas tiešām tā arī bija. But the problem is that can give the impression is this is what we should all want. Bet tā problēma ar to ir, ka mēs varam radīt iespēju, ka šis ir tas, pēc kā visiem ir jātiecās. And it can leave single people feeling less valued than they should be. Un tas varētu nozīmēt neprecētiem cilvēkiem justies mazāk vērtīgiem nekā viņi patiesībā ir. And so we do need to find ways of communicating the value of singleness. Un tāpēc mums jāatrod tie veidi, kā mēs varam komunicēt, cik nozīmīga ir neprecēta cilvēka dzīve. Maybe by teaching the passages in the Bible that talk about that. Varbūt mācīt no Bībeles, pieminēt šīs raksturvietas, kas par to runā.
Yeah, maybe by celebrating the contribution of single people to the life of the church. Varbūt svinot vai atspoguļojot šo te neprecēto cilvēku pienesumu draudzes labā. I remember one event that we did at church back home, Es atceros kādu pasākumu, kuru mēs rīkojām draudzē, where we conducted an interview with two single people in the church. mēs intervējām kādus divus neprecētus cilvēkus draudzē. One was an elderly widow, Viena bija tāda vecāka gadagājuma atraitne, one was a single woman about my age. un otra bija sieviete, kas bija neprecējusies, kas bija manā apmēram vecumā. And we just talked about what it was to live as a Christian, Un mēs vienkārši runājām, ko nozīmē būt par kristieti. what the challenges and opportunities of being single were. Kas ir tie izaicinājumi, un kas ir tie iegūmi, esot neprecētam. And it was just a way of giving dignity and respect to them. Un tas bija tāds veids, kā izrādīt cieņu viņām. Rather than just talking about families all the time. Tā vietā, lai vienkārši visu laiku runātu par ģimenēm. Now, it will be different for us in our various churches. Un, protams, dažādās draudzēs tas atšķirsies. But a good question to ask is, how do we value those who are single? Bet tāds labs jautājums, ko mums vajadzētu ikvienam uzdot, ir, vai mēs novērtējam tos cilvēkus, kas nav precējušies. Because if somebody is same-sex attracted and can't make marriage to somebody of the opposite sex work, Tāpēc, ka ja kādam ir patika pret savu dzimumu, un viņš nevar stāties laulībā ar pretējā dzimuma pārstāvi, we can't give the impression they're just experiencing second best. mēs nedrīkstam viņiem radīt šo te iespēju, ka viņi ir tā kā otrās šķiras cilvēki. Linked to that is how we have a sense of church being family. Un cieši sasaistīts ar to ir tas, kā mēs redzam, ka draudze ir ģimene. Jesus is really interesting in this. Un Jēzus ļoti interesanti par to runā. There's a moment in the Gospels where Jesus is told, your mother and your brothers are outside. Evaņģēlijos ir notikums, kur pie Jēzus atnāk viņa māsa un saka, tava ģimene, tava māte, tavi brāļi tevi ārā gaida. And Jesus turns to his disciples and says, you are my brothers and sisters. Un Jēzus pagriežās pret saviem mācekļiem un saka, jūs esat mani brāļi un manas māsas. In other words, Jesus' definition of family is not just physical. Un tātad, citiem vārdiem sakot, Jēzus ģimenes definīcija nav tikai fiziska. Or you think of the moment where Jesus is dying on the cross, Vai arī, ja mēs domājam par to brīdi, kad Jēzus mirst pie krusta, and there is his mother Mary, un tur stāv viņa māte Marija, and there is the disciple Jesus loves, almost certainly John, un tur ir tas māceklis, ko Jēzus mīlēja, visticamāk, ka tas bija Jānis. and Jesus says, Mother, here is your son. Un Jēzus saka, māte, te lūk tavs dēls. Son, here is your mother. Dēls, lūk tavu māte. And from that moment, John takes Mary into his home. Un kopš tā brīža Jānis uzņemās rūpi par Mariju, iecinot viņu savās mājās. And I remember I used to think, oh, Jesus is looking after his mum. That's nice. Un es vienmēr domāju par šo raksturvietu, kā, Jēzus vienkārši parūpējās par savu māti, cik jauki. And that is true, Un tā ir patiesība. but there's something much deeper going on. Bet tur ir kaut kas vēl dziļāks. Jesus is saying, as I die on the cross, I'm creating a whole new family. Jēzus saka, man pie krusta nomirstot, es radu pilnīgi jaunu ģimeni, Where people who are not related by blood are now mothers and sons. kur cilvēki, kas nav asins radinieki, tagad ir mātes un dēli. The Christian is part of two families. Un ik viens kristietis ir daļa no divās ģimenēs. And we have responsibilities to both. Un mums ir atbildība abu šo te ģimeņu priekšā. That is massively important on this theme of same-sex attraction. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, kad mēs runājam par patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem. Because we can't say to somebody who is tempted to have a same-sex relationship, Tāpēc, ka mēs nevaram kādam, kuram ir šī te vēlme izveidot viendzimumu laulību, obey Jesus, but you're just going to be miserably lonely. seko Kristum, bet tu būsi nožēlojami vientuļš. We want to say, as you obey Jesus, you will be part of a whole new family. Mēs gribam tā vietā pateikt, ka, ja tu sekosi, ja tu paklausīsi Kristum, tu būsi daļa no pilnīgi jaunas ģimenes.
of spiritual parents and spiritual children, kur ir garīgie vecāki un garīgie bērni, of brothers and sisters. māsas un brāļi. The reason I have been able to persevere as a Christian over the last 30 years Tas iemesls, kāpēc es esmu turpinājis būt par kristieti pēdējos 30 gadus, is because God has kept hold of me ir tāpēc, ka Dievs ir turējis mani cieši and because of church family, un tāpēc, ka man ir bijusi draudzes ģimene, who've just encouraged me to keep going. kuri man ir iedrošinājuši turpināt. I couldn't have done it on my own. Es nebūtu to spējis viens pats izdarīt. And that's why the calling is for the church to be what the New Testament says the church is, a genuine family. Un tas ir tas, uz ko arī Bībele mūs aicina. Jaunā derība saka, ka mēs Dieva draudz ir kā ģimene. And so I think of my closest friends. Un kad es domāju par saviem tuvākajiem draugiem, They're busy, they are both school teachers. viņi ir aizņemti, viņi abi ir skolotāji. They have 3 children under the age of 7. Viņiem ir 3 bērni, kuri ir zem 7 gadu vecuma. Life is crazy for them. Dzīve ir diezgan sarežģīta. But they are always asking me, Bet viņi vienmēr man jautā, Andy, when are you coming round next? Andy, kad tu atkal atnāks ciemos? You're part of our family. Tu esi daļa no mūsu ģimenes. That makes a massive difference to me Tas man ir ļoti nozīmīgi. because here is somewhere I belong. Tāpēc, ka šeit ir vieta, kur es piedaru. And I'm sure there's a big cost for them in that. Un es pieļauju, ka viņi man uzaicinātu maksā par to dārgu cenu. I'm probably not always the easiest person to have around. Un es parasti neesmu tas cilvēks, ar kuru visvieglāk ir būt kopā. But they want to live as part of church family. Bet viņi grib dzīvot kā daļa no šīs draudzes ģimenes. You see, linked to that, we want to value friendship. Un viena lieta, kas ir sasaistīta ar to, ir tas, ka mēs gribam novērtēt draudzības. Now, Andrew used my material earlier on today. Andrew nedaudz izmantoja manu sakāmo šorīt. So he was talking about John chapter 15, Viņš runāja par Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu, where Jesus calls his disciples friends. kur Jēzus sauc savus sekotājus par draugiem. And it's interesting how Jesus defines friendship there. Un interesanti, kā Jēzus definē draudzību tur. He says to the disciples, everything God has shown me, I have revealed to you. Viņš saka, viss, ko Dievs man ir parādījis, es esmu jums atklājis. In other words, friendship is about revealing things. Citiem vārdiem, draudzība ir par lietu atklāšanu citiem. We become friends as we give up some of our privacy. Mēs kļūstam par draugiem, ja mēs atsakamies no daļai no savu privātumu. As we talk about things that we don't tell everybody. Ja mēs runājam par kādām lietām, kuras mēs nestāstam varbūt visiem. Friendship is often about being known and knowing somebody deeply. Draudzība ir par to, ka mēs pazīstam citus cilvēkus un pazīstam viņus ļoti tuvi. And it's important for all of us to have friends who know us at that level. Un ir svarīgi, ka mums ikvienam ir draugi, kuri pazīst mūs tajā līmenī. It isn't healthy for any of us not to be known well. Tas nav nevienam no mums palīdzoši, ja mūs pazīst ļoti labi. And so for me, it has been important to have close friends. Un tāpēc priekš manis personīgi tas ir bijis ļoti nozīmīgi, ka man ir tuvi draugi. And it might be that a challenge for all of us, but perhaps particularly those of us who are mature Christians. Es pieļauju, ka tas ir izaicinājums mums ikvienam, bet it sevišķi tiem, kas ir tādi nobrieduši kristieši. Is to ask the question, who am I building friendships with? Un tad mums ir jāuzdod šis jautājums, ar ko es veidoju draudzību. And there will be a cost to that. Un tur tam līdzi nāks kaut kāda cena. Maybe a cost in terms of time, Varbūt tas maksās tavu laiku, but almost certainly a cost in terms of privacy. bet tas noteikti maksās arī tavu privātumu. I can't become a good friend to somebody whilst never giving anything of myself away. Es nevaru ar kādu iedraudzēties, ja es nekad nedodu no sevis kaut ko projām. And a church that values friendship will be a good place for those who experience same-sex attraction. Un draudze, kas vērtē draudzības attiecības, būs brīnišķīga vieta cilvēkiem, kas cīnās ar šo patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem. I think I said this yesterday. Man liekas, ka es to vakar pieminēju. Some people say, isn't it dangerous
for you as somebody same-sex attracted to have close friends. Un kāds, man liekas, prasīja, vai tas nav bīstami, ka tev, kā cilvēkam, kam patīk savs dzimums, ka tev ir tādas tuvas draudzības ar citiem cilvēkiem. Actually, I'm in more danger when I don't have close friends. Patiesībā esmu vairāk tādā bīstamā situācijā, ja man nav tuvas draudzības. Because loneliness can become the main source of temptation. Tāpēc, ka vientulība bieži vien kļūst par galveno kārdinājumu avotu. And so a church that is a good place for those who experience same-sex attraction values friendship. Un draudze, kas ir atvērta cilvēkiem ar savu dzimumu patikšanu, novērtē draudzības. Let me say a word now on pastoral care. Nedaudz parunāsim par pastorālo kalpošanu. In fact, I'm going to get you to do some work. Un es patiesībā ļaušu jums pastrādāt. Let's say there is somebody who is, we did see that, somebody who's 25. Pieņemsim, ka ir kāds, kuram ir 25 gadi. They could be male or female. Vīrietis vai sieviete. You've noticed they've never been in a romantic relationship. Jūs esat ievērojuši, ka viņiem nekad nav bijušas tādas romantiskas attiecības. And they talk to you about struggling with sexuality. Un viņi ir jums atklājuši, ka viņi cīnās ar seksualitātes jautājumiem. They want to live for Jesus, so they agree with Jesus' teaching. Viņi grib dzīvot savu dzīvi Kristumu un viņi piekrīt Kristus mācībai. But they're finding it hard and they need help. Bet viņi... They're finding it difficult and they need help. Bet tas kļūst arvien izaicinošāk un viņiem nepieciešama palīdzība. What sort of things might you want to say to them or ask them? Ko jūs varētu šim te cilvēkam prasīt un arī pateikt? Okay. Padomājiet. Did anybody come up with some good questions to ask? Varbūt kādam kādu labu jautājumu radās. Or are you waiting for me to give some answers? Vai jūs gaidat, ka es sniegšu jums kādas atbildes? Being humble. That's fine. The main thing I would want to say is, don't worry. Galvenais, ko es gribu jums pateikt, ir neuztraucieties. If people have told you this, it's because they value their relationship with you. Ja cilvēki jums ir šīs lietas uzticējuši, tas nozīmē, ka viņi vērtē attiecības, draudzības ar jums. And it's a sign that they trust you. Un tā ir zīme, ka viņi uzticās jums. And presumably they've told you because they sense that you love them and are concerned about them. Un es pieļauju, ka viņi jums to ir pateikuši, tāpēc, ka viņi zina, ka jūs viņus mīlat un ka viņiem rūp jūs, ka jums rūp viņi. And so if you keep showing concern for them, that's a very good start. Un tāpēc, ja jūs turpināsiet izrādīt rūpes par viņiem, tas ir labs sākuma punkts. The main thing I would want to be doing is just asking questions that allow people to give an open answer. Galvenais ir uzdot tādus jautājumus, kas tā kā ir tie atvērtie jautājumi. Tell me how long you've been aware of that. Pastāst, cik ilgi tu esi apzinājies to. What's it been like for you? Ko tu esi piedzīvojis caur to? How have you found church during that time? Kā bija būt draudzē tajā laikā? Just allowing people the space to talk through their story. Ja veidojiet to telpu, kur cilvēks vienkārši var pastāstīt savu stāstu. And then 3 words that are in my mind as I'm listening. Un 3 vārdi man nāk prātā tad, kad es klausos. First is suffering. Pirmais ir ciešanas. This is probably something that they haven't chosen. Šis visticamāk nav kaut kas tāds, ko viņi ir izvēlējuši. And so there may well be elements of pain in that. Un tur varētu būt sava kaut kādā mērā sāpes. They probably didn't imagine that they would be single. Viņi visticamāk neiedomājas, ka viņi būs neprecējušies. And so I'm wanting to perhaps weep with those who weep at that point. Un tajā momentā es visticamāk būšu tas, kurš grib raudāt ar tiem, kas raud. And be sensitive to areas of suffering. Un pamanīt šīs te jomas, kurās viņi cieš. Then I'm thinking about temptation. Un tad es domāju par kārdinājumu. So they are experiencing temptation to live in a way that isn't pleasing to Jesus. Viņi piedzīvo kārdinājumu dzīvot tādā veidā, kas nav Dievu pagodinošs. Now it's important that they understand that Jesus is sympathetic with temptation. Bet viņiem ir jāsaprot, ka Jēzus
saprot, ko nozīmē kārdinājums. It's why I took us to Hebrews chapters 2 and 4 yesterday morning. Tāpēc mēs vakar arī aplūkojām Ebreju vēstules 2. un 4. nodaļu. But we're also wanting to help them to fight against that temptation. Bet mēs tajā pat laikā gribam palīdzēt cilvēkiem cīnīties, stāvēt pretī šim kārdinājumam. And so I'm wanting to explore, when does temptation feel hardest? Un tāpēc es gribu saprast, kad šie kārdinājumi ir visspēcīgākie. Are there particular ways that I can help at those times? Vai ir kaut kādi veidi, kā es varu palīdzēt tajos momentos? So they're not fighting this temptation alone. Lai nav tā, ka viņi cīnās pret šo kārdinājumu vien paši. But I'm also wanting to think about positives. Bet es arī gribu pamanīt tās pozitīvās lietas. Suffering, temptation, positives. Ciešanas, kārdinājumi un pozitīvās lietas. Are there ways in which this has helped them in their relationship with God? Vai ir kaut kādi veidi, kā šis viss ir palīdzējis viņu attiecībās ar Dievu? Has it helped them to depend on Him? Vai tas ir palīdzējis būt vairāk atkarīgiem, vairāk paļauties uz Dievu? Has it helped them to be sympathetic to others who are going through things they did not choose? Vai tas palīdz viņiem būt vairāk saprotošiem, līdzcietīgiem pret cilvēkiem, kas arī iet cauri dažādu veidu kārdināšanu, kurus viņi varbūt neizvēlējās? That last thing became very important in my story. Tas pēdējais aspekts bija ļoti svarīgs arī manā stāstā. Because for many years I saw my struggles with sexuality as just awful. Tāpēc, ka vairākus gadus es šo savus izaicinājumus ar seksualitāti uztveru kā kaut ko pilnīgi briesmīgu. And it was a major moment when I began to see that God could do good things through this. Un tas bija ļoti liels pavērsienu punkts, kad es ieraudzīju, ka Dievs var darīt arī labas lietas caur to visu. And increase my reliance on Him. Un palielināja manu paļāvību uz viņu, atkarību no viņa. Hopefully deepen my humility. Un cerams, ka tas arī veda man ar vien lielākā pazemībā. And help me to be compassionate towards others. Un palīdzēja man būt līdzjūtīgākam pret citiem. And so those are three areas that I often want to explore in talking with somebody who is wrestling with sexuality. Šīs ir trīs lietas, kuras es parasti cenšos pārunāt ar cilvēkiem, kas cīnās ar šo patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem. Be compassionate towards their suffering. Esiet līdzjūtīgi viņu ciešanās. Remind them of Jesus' sympathy. Atgādiniet par to, ka Jēzus Help them. līdzjūt. Help them to fight temptation. Palīdz viņiem stāties pretī kārdinājumam. And try to encourage them to see ways in which God can be at work in their lives. Un palīdziet viņiem ieraudzīt tos veidus, kā tas var būt par iedrošinājumu, ka viņi saka viņu dzīvēs. Let me finish this session before a break by touching on one last area. Un pirms mēs ejam pārtraukumā, es gribu nobeigt ar šo. And say something to those who might have responsibilities to preach or teach within their churches. Un tas īpaši attiecās uz tiem no jums, kam ir kaut kāda atbildība, piemēram, mācīt vai sludināt jūsu draudzēs. Can I encourage us to speak about this area? Es jūs iedrošinu runāt par šo tēmu. Because it can be easy to avoid it because it's difficult. Tāpēc, ka ir viegli no tās izvairīties, tāpēc, ka tā ir sarežģīta. But if we don't speak about it, people will get their discipleship from the culture. Bet, ja mēs par to nerunāsim, tad cilvēki saņems māceklību šajos jautājumos no apkārtējās kultūras. When I taught on this subject, there were often three things that I wanted to say. Kad es mācīju par šo tēmu, bija trīs lietas, uz kurām es liku uzsvaru. I wanted to say that everybody was made in the image of God, so everybody was to be treated with respect. Es gribēju uzsvērt to, ka ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva un līdzības, un visi ir cienījami. I would then want to say that the teaching of Jesus is clear. Un tad es gribēju nokomunicēt, ka Jēzus mācība par šo visu ir diezgan skaidra. And there is a love story at the heart of the universe which points to an eternal marriage between people who are different. Un šīs dzīves pamatā ir mīlas stāsts, kas norāda uz mūžīgu laulību. And so because of that, we believe that sex is for the marriage of a man and a woman. Un tā gaismā mēs ticam, ka laulība un seksuālas attiecības ir starp vienu vīrieti un sievieti.
But if you find that difficult or you've got questions, please talk to us. Bet, ja tas jums ir izaicinājums un jūs nevarat par to brīvi runāt, lūdzu, runājiet ar mums par to. And so I would say those three things often if I was mentioning sexuality as a church pastor. Un es šīs te trīs lietas bieži vien pieminu, tad, kad es runāju kā mācītājs par seksualitāti. So I've given you a lot of material in this session. Un tāpēc daudz informācijas šajā lekcijā. Actually, let's change it. Maybe just for 5 minutes Varbūt vēl kādas 5 minūtes before you get a break. pirms jūs ejat pārtraukumā. What are the things that you can take from this session to help you in church life? Kas ir tās lietas, ko jūs no šīs lekcijas paņemat, kas varētu jums palīdzēt jūsu draudzes dzīvē? So 5 minutes and then we'll have a break. 5 minūtes un tad pārtraukt.